Čau, Agri! Čau, sveiks. Varbūt tu vari nedaudz kaut kā konkrētāk pateikt, kas tas ir, jo man ir nedaudz bailes no tās intensīvās elpošanas. Būtībā jau tās apzinātās elpošanas visas ir līdzīgas, jā. Apzinātās savienotās elpošanas. Un integratīvā elpošana tā ir tāda izveidota metodika, kura ir no tādām populārākajām, zināmajām, ir no holotropās elpošanas un atzimšanas elpas, un arī tavas pieminētās pranajams. Ja, un vēl 4 citām tehnikām izveidot. Tad paņemts, ir, var teikt, labākais un salikts vienā metodē. Ja, apgreidots ar instrumentiem, kur tiek izmantoti. Ja. Viss jaudīgākā ir holotropā elpošana, ja, tāda visdziļākā un droši vien ilgākā, bet tur arī tagad ir baigās izmaiņas, un ja tur Stanislavs Grofs, tur sākotnēji tur 3,5 līdz 5 stundas vienā virzienā elpoja, ja, tad tagad es esmu bijis uz holotropu elpošanu, kas ļoti no manām sesijām neatšķirās. Ilgumziņā, es domāju. Cik ilgi ir tava sesija? Mana sesija parasti ir aptuveni 1,5 stundu gara, bet festivāla ietvaros mēs taisīsim bišķi īsāku versiju. Atkarībā no cilvēku dalībnieku skaita, ja, bet iespējams, ka mēs uztaisīsim bišķi īsāku. Jā, tas formāts ir kāds. Es tagad aizēju pie tevis, man ir tagad bailes no tās elpošanas, tagad nesaprotu, kas man sagaida vispār, jā. Tu man tā kā labi iedes uzticību, ka es tagad apguļos, jā, vai es apsēžos, vai kā. Es apguļos, jā. Guļus, jā. Aha. Un sāku dragāt tādu strauju elpošanu, jā, tā sanāk. Vai kā? Zini, kā ir ar to strauju elpošanu? Tu elpo principā tā, kā tev vajag. Tu izvēlēsi savu ritmu, tu neskaties, kā elpo tev blakus elpotājs, jā. Jo kas ir? Tu vai nu elpo, vai nu tu elpo. Principā tas ir viens un tas pats, jo pirmajā ātrajā gadījumā tu uztaisi daudz ielpas, un viņas nav tik dziļas, vai tu uztaisi vienu dziļu. Principā kompensējās. Bet tas ir tā kā elpošana caur muti, jā? Jā. Var arī caur degunu, bet tad mēs nokļūstam višķiņu citur. Kur mēs nokļūstam? Redz, kas ir, ja mēs elpojam caur muti, tad mēs piekļūstam, teiksim, tā apakšējām čakrām, jā, mums ielpa iet caur apakšu. Un ja mēs elpojam caur degunu, tad mēs elpojam, teiksim tā, kakls, trešā acis un kronis. Atšķirsies, kur mēs nonākam. Labi, bet, piemēram, man nav kaut kāds konkrēts sajēgas par to. Es tagad atnāku pie tevis, es saku, es vispār nezinu, ko es gribu, ja, bet es gribu izmēģināt. Es tā kā negribu tās zemākās čakras, es, piemēram, gribu augstākās čakras, jā, es gribu kaut kādu tur dievu satikt savā ceļā, jā. Jā. Ko tu teiksi man? Zini kā, es neuzspiedīšu, ko tu vēlies, es tev piedāvāju, es tev arī paprastīšu, ko tu īsti gribi. Ja cilvēks atnāk ar nodomu, tad es viņam arī ieteikšu, kā viņam vajag darīt. Un ja viņam kaut kādā ziņā tur, nezinu, kakls sāp vai ko, un viņš grib caur degunu, pa mierīgo aiziet. Jo, zini kā, ir arī ierobežojumi, teiksim, dažiem cilvēkiem, kuriem nebūtu ieteicams elpot caur muti, teiksim, grūtniecis, ja? Un iespējams kādam ir kaut kāds paaugstināts asins spiediens, ja? Medikamentāzi regulēts, tad pamierīgo, elpojam caur degunu. Bet viena lieta gan es varu pateikt, ka pats sev tu nevar samalot nekādīgi. Ja? Varbūt uz vārdiem jā, bet iekšā nē. Un tā elpošanas burvība ir tāda, ka viņi tev aizvedīs tieši tur, kur tev visvairāk vajag tikt. Te ir tas iekšējais radars, ja? Tu vari man atnākt un stāstīt, ka tev ir tas, ka tev nav bailes un tu gribi to un to. Un elpošana tev aizvedīs pie tās vietas, pie tās lietas, kas tev ir šobrīd visvairāk nepieciešama, lai tu aizietu tur, kur tev vajag tikt. Tas sanāk tā, ka
ir kaut kāds mums pašregulācijas mehānisms zemapziņā, kurš kaut kādā veidā tiek aktivizēts caur šo te elpošanu, un viss notiek pats no sevis ar Dievu ziņu. Tā es tā vienkārši šo saprotu. Aptuveni, jā. Mhm. Ideja ir tāda, ka lai mums atslēdzās mentālais, jā, pārvarēt to barjeru. Es atceros, kad es pirmoreiz pats elpoju, jā, tad pēc 5 minūtēm es sāku domāt, bļājas, ko es te daru, priekš kam es te vispār ierados, jā, un kas te notiek. Tā kā, jā. Bet, kad es izdzīvoju līdz sesijas beigām, patiesībā laiks paiet ļoti ātri. Tur tā aktīvā daļa ir apmēram 40 minūtes, jā, man viņa pagāja kā 5 minūtes, un ļoti bieži, ļoti daudz saka, ka kā jau beidzās, sākumā ir, kā es izturēšu tās 40 minūtes aktīvi elpot, jā, un beigās kā jau beidzās, tik ātri pagāja laiks. Tur, kur mēs ejam ar to elpas palīdzību, tur laika nav, jā. Un tāpēc mēs nejūtam to ļoti pavadīt ilgo laiku tur. Protams, ja tu tur ej ar lielu pretestību un īsti negribi, tad tur iespējams arī nekur netiks. Ja? Jo galvenie 3 uzdevumi, kas elpotājiem ir jādara, tie ir pilnīgi jāatbrīvojās, jāelpo un jāļauj notikt tam, kas vēlās notikt. Ja? Un tad arī sāk parādīties lietas, jo mūsu ķermenī, sistēmās, orgānos, fascijās, muskuļos ierakstīta informācija, ja? Un pēc kaut kāda mirkļa, pēc minūtēm 5-10, ķermenis sāk kustēties. Ja? Un integratīvā elpošana ļauj kustēties. Es pat aicinu, ja tev ķermenis grib kustēties elpošanas laikā, tad tev vajag kusties. Man ir bijuši klienti, kas pieceļās kājās un sāk dejot. Ja? Holotropai elpošanā noteikti arī laikam ir tā, ka ļauj kustēties, bet atšķirība tāda, holotropai elpošanā viņi paši nepieskarās elpotājiem, ja? Integratīvā elpošanā tas notiek. Varbūt tas kādam nepatīk, to mēs arī pirms sesijas parasti noskaidrojam, vai viņš grib, lai viņam pieskarās, vai viņš kategoriski ir pret to. Ja? Par atzimšanas elpu ir vispār grūti ko teikt, jo atzimšanas elpa, klasiska atzimšanas elpa ir vispār bez mūzikas un caur degunu elpošanu. Ja? Tagad elpo ar mūziku un caur muti. Tas principā nozīmē, ka viņi ir daudz ko integrējuši tajā elpošanas tehnikā. Viņi arī sauc dažādi. Transformējošā elpa, svētlaimes elpa un visādi tie ir tādi atzimšanas elpas atzeri, teiksim tā. Bet, zini kā, nav labākais terapeits, ir piemērotākais terapeits. Vai atnākot pie maniem, vai pie kāda cita, džeka, vai terapeitis, mēs jau aizējam pie tā, ko vajag. Mēs nonākam tajās rokās, kas mums rezonē. Bet tas, ko tu iepriekš pieminēji par to, kad cilvēks tā kā ļauj sev kustēties un tam līdzīgi, tas izklausās pēc transa stāvokļa, ja? Jau kad viņš nonāk transa stāvoklī. Un, piemēram, tāds klasisks vīrietis, ja? Tāds vīrietis parastais, kurš atbrauc un tā, grib pamēģināt šo te elpošanu, viņam var likties, viņš var drusiņi nobīties no tā, ka viņš diezgan stulbi izskatīsies no malas, ka viņš tur sāks raustīties, raudāt vai vēl kaut kas notiks ar viņu un pārējie cilvēki to redzēs. Vai tas nav tomēr vairāk individuāls process, kad, piemēram, es aizēju pie tevis, es saku, vecīt, es nezinu, kad es sākšu bimbāt, ja? Un tur kaut kādi skuķi saskatīsies un padomās, ka es vienkārši esmu, kaut kāds, tur... Zini, kā ir sekojoši. Mēs visu laiku darām labāko, ko mēs varam izdarīt, un tas labākais ir limitēts ar mūsu zemapziņā neizstrādātajām traumām. Jā. Tas nav mans citāts, tas ir Gabors Matē, jā, cilvēks ar 40 gadu pieredzi un tik precīzi pateicis, man ļoti patīk, es nevaru aizmirst. Un tas nozīmē, ka kāds atnāks un viņš izpinkšķēsies, un viss ir kārtībā, kāds cits noturēs to pinkšķi, un tam visam pamatā ir kas? Tās traumas no bērnības. Tu nedrīksti
izskatīties vājš. Nu, teiksim, tu esi čalis, tu esi vecis, turies, cieties. Jā. Bet nu, pa lielam tas jau nav pareizi. Mums ir jābūt pilnīgi brīviem, mums ir jāmāk viss. Bet, ko es gribēju vēl pieminēt, tu pieminēji, gribās individuālo sesiju vai gribās grupas sesiju, ja? Jā, ļoti bieži ir tā, ka ir cilvēki, kas pasaka, nē, es grupā nevaru, starp cilvēkiem nevaru, es atnākšu uz individuālo, ja? Viņš atnāk uz 5-6 individuālajām, un es viņam saku, vai pamēģini grupā. Viņš saka, tu zini, tagad es varētu, ja? Nu, tas nozīmē, ka viņš kaut ko ir izstrādājis, un viņš jau tagad var. Un ir gadās arī pilnīgi pretējs stāsts, kad atnāk draudzene, meitene, jā, un paņem līdzi draudzeni. Tāpēc, ka viņai vienai ir bailes, bet viņai ir gan bailes atnākt vienai uz individuālo, gan atnākt uz grupu vienai viņai ir bailes, jā, un viņa no manīm vispār baidās, pasties, ka es bārdēns liels esmu, jā. Un viņa atnāk uz grupu, kur viņa jūtās drošāk citu cilvēku klātbūtnē. Tā kā mēs visi esam dažādi. Un mums vajag dažādas atbildes, lai mēs tiekam tur, kur mums vajag tikt. Un šī metode to palīdz tur nonākt. Vai tu festivālā dos arī kaut kādu to teorētisko sākumu visam, jeb uzreiz liks pie prakses klāt, kā tu esi ieplānojis? Es izstāstīšu, kas var notikt, kā var notikt, kā vajadzētu uzvesties, kādas ķermeniskās reakcijas varam sagaidīt, jā, kā rīkoties, un varbūt kāds gribēs apstāties. Nav spiesta lieta, var pateikt stop, liekat man mieru, es eju projām, jā. Bet, kas notiks un kas kā jādara, to es noteikti izstāstīšu. Un, ja kādam būs jautājumi par to, kas ir elpošana un tā tālāk, to mēs varam pēc sesijas jau runāties. Vai tev būs sava telts vai telpas, ja tas notiks ārā apstākļos? Paredzēta tāda grupas sesija ir kalnu telts, manuprāt, viņa saucās, es varbūt jaucu. Un man būs arī tāda zvanu telts, tur, teiksim, tā 7-8 dalībnieki, kur varēs tāds dziļākos procesot iet atsevišķi. Festivāla laikā, kamēr notiek cits praksīts, varēs pierakstīties maniem uz sesijām. Skaidrs. Labi, tad es domāju, ka tādam pirmajam ieskatam ir pietiekoši. Es jūtos iedvesmots, principā, ja mani kaut kur neieraus kaut kādos darbos vai kaut kādās, vai tanī brīdī nenotiks kaut kāda man dziedāšana, tad, jo es tur vadīšu Dainu dziedāšanu, Dainu mantras, tad es noteikti aiziešu pie tevis un pēc tam jau, es domāju, uzfilmēšu ar kameru, jau uzfilmēšu to kā es jūtos un parunāsim jau pēc visu tā par to visu vēlreiz, jā. Jā, tas būtu super, jo parasti cilvēki tomēr kautrējās un negrib stāstīt par savām pieredzēm. Paldies arī tev, un tad, jā, tiekamies tad festivālā, jā. Jā, cits aizmirst pieminēt, kad es tikko Rolandu sarakstījos arī par to, kad svētdien 5 no rīta es arī uztaisīšu elpošanu augstā ūdenī. Tas ir kaut kas interesants. Elpošana augstā ūdenī, ūdens tilpes temperatūras ūdenī, jā, tas būs tur kilometru attālumā no tās norises vietas, tur ir viens ezers, kuram ir atbilstoši parametri, lai to varētu izdarīt, jā. Un elpošana augstā ūdenī ir viss par bailēm, ciešanām, par nāvi. Jā, un tā vairāk tāda elpošana, tā kā meditatīvs stāvoklis, tu ej iekšā, elpo pa centimetram iekšā ūdenī, un vienkārši mums visur ir ierakstīta kaut kāds info, jā, un tu sāc no pēdām un ej uz priekšu un vienkārši izstrādā, kas tev tur viss sakrājies, un tur ir noteikti specifiski, kā tas ir jādara, to es visu tur pastāstīšu pirms līdīs ūdenī iekšā. Uz šito toču to varēsi droši vien paspēt. Tas ir festivāla dienās, ja tas būs tagad? 5 no rīta.
Labi, paldies tev, un tad uz tikšanos. Super. Jā, atā, laimīgi. Čau!